Mums bija jau krietni iepriekš zināms arī fotogrāfs, kas nāks pie mums, kas bija Vitālijs Stīpnieks, kas mūsu ģimeni fotografēs. Viņš arī bija tik uzmanīgs, ka viņš atnāca iepriekšējā vakarā, iepazinās ar bērniem. Atceros, ka viņi tur kopā spēlējās, jo vienam bērnam bija 5 gadi, Klāvam bija 2 gadi, un viņi, lai viņu tai otrā rītā, kad mūs fotografēja, lai viņi neuztvertu kā kaut kādu bailīgu svešu onkuli, bet lai viņš jau būtu savējais un lai tā atmosfēra būtu pietiekami brīva. To vakaru pirms tās vienas dienas Latvijā es pat labāk atceros nekā to otru dienu, jo tā otra diena sākās ļoti agri. Man liekas, ka bija kaut kādi 7, kad man bija, vai pat agrāk, kad man bija jāvāra tā brokastu biezputra ar ievārījumu, un ka tie bērni bija jādabū tādā stāvoklī, ka viņi ir spējīgi sēdēt pie galda un turēt karotu rokā. Un nav aizmiguši, un nav vīgni un dusmīgi.